ir izveidots elektriskais slēgums, tātad, kas nodrošina digitālā pulksteņa funkcionalitāti, tad ir displejs, kur tiek attēlots laiks un arī temperatūra. Tad pulksteņam ir ne tikai laika uzskaitīšanas funkcija, bet arī temperatūras mērīšana. Tālāk šeit runājot par komunikāciju, tātad tiek izmantot I2C komunikācijas saskaņa, tātad I2C komunikācijas protokols, tātad tas nozīmē mikrokontroleris un reāla laika pulkstenis šajā gadījumā, kas izmanto šo komunikācijas saskaņu savā starpā. Tātad šie divi schēmas elementi, mikrokontroleris un DS1307 sērijas reāla laika pulkstenis savstarpēji sazinās, izmantojot divas līnijas SCL, kas ir takts līnija, vai būtu sinhronizācijas signāls, un SDA, kas ir datu līnija, tātad, kura tiek izmantota datu nosūtīšanai un attiecīgi saņemšanai. Tā kā tiek izmantotas šīs divas līnijas, un pie šīm līnijām ir iespējams piesaukt arī citus sensorus, citus displejus, kur katram sensoram un displejam ir sava unikāla adrese, tad ir nepieciešams nodrošināt augstu līmeņu piesaistes attiecīgi rezistorus, tātad gan pie sinhronizācijas līnijas, gan pie datu līnijas, vai izvairītos no komunikācijas kļūdām. Tālāk mēs apskatīsimies, kā tas darbojas. Tad uzsākot darbību, mikrokontroleris prasa ievadīt lietotājiem laiku, tātad mēs varam ierakstīt gan stundas, gan minūtes, tātad palielināt, gan samazināt, ja nepieciešams, mēs varam arī sekundes ierakstīt. Tālāk, kad mikrokontroleris sāk savu darbu, uz displeja tātad tiek izvadīts gan laiks, gan arī temperatūra. Redzēsim, arī šī temperatūra tātad tiks izvadīta reizi minūtē, tātad. Un, protams, tātad šo schēmu var izmantot reāla digitāla pulksteņa tātad izveidē. Lūk, tātad mēs redzam, ka veiksmīgi notiek komunikācija starp tātad šo reāla laika pulksteni un mikrokontroleru. Laiks tātad tiek saņemts un izvadīts tātad uz 16x2 LCD. Lai varētu nodrošināt šo I2C komunikāciju un komunikācijas saskaņas darbību, tātad ir nepieciešams nodrošināt pareizu I2C komunikācijas protokolu, tātad, un attiecīgi pareizas funkcijas mikrokontroleru programmas kodā. Tas nozīmē, ka mikrokontrolera attiecīgi programmas kodā ir jāparedz, piemēram, līdzīgi kā OR komunikācijas saskaņas gadījumā inicializācijas funkcija, kurā tiek iesaistīti tātad statusa reģistri, tālāk tiek nodalīta takta signāla frekvence un iespējots tātad šīs I2C komunikācijas saskaņas režīms attiecīgi. Tālāk ir funkcija, kas uzsāk šo komunikāciju, ir rakstīšanas funkcija, nepieciešama varētu nosūtīt datus, lasīšanas funkcija varētu saņemt un nolasīt datus. Tāpat ir iespējams lasīšanas funkciju bez atpazīšanas bita izmantot, ir situācijas, kad to nepieciešams lietot arī šajā situācijā. Un, protams, beigās, kad komunikācija tiek noslēgta, tad arī pārtraukšana. Protams, tātad, kā tas tiek izmantot, piemēram, reālā laika pulksteņa gadījumā mēs sākumā inicializējam I2C komunikācijas saskaņu, tālāk uzsākam to, nosūtam tātad lasīšanas adresi, nosūtam attiecīgi rakstīšanas adresi, tātad, lai varētu darboties ar šo DS1307 sērijas tātad reālā laika pulksteni, tālāk ierakstam attiecīgi rakstīšanas adresē, tālāk šo informāciju 00, atspējot tātad šo signālu ģenerēšanu, ko nodrošināt šis DS1307 moduls, tad, un pabeidzam komunikāciju. Tas nozīmē, mēs esam pabeiguši tajā brīdī inicializāciju šim I2C modulim, kas piesaucas precīzāk pie I2C līnijām. Arī I2C komunikācijas saskaņas gadījumā, līdzīgi kā OR saskaņas gadījumā, ir jāstrādā ar datoru, lai ieskatītu attiecīgi nepieciešamos reģistrus, lai saprastu, ko nozīmē konkrēto bitu ieskatīšana reģistrā, kādus režīmus tātad šie biti spēj iespējot vai attiespējot. Lai to saprastu tālāk un varētu izmantot, tad ir jāsaprot, ka mikrokontroleru ATmega328P gadījumā I2C komunikācijas saskaņa saīsināt apzīmē ar TWI, kas ir two-wire interface, kas nozīmē, ka divu līniju saskaņa. Tad, kas ir svarīgi tālāk, mēs redzam pēc boksējums, ka šo I2C komunikācijas saskaņu izmantot pie C porta. Tas nozīmē, ka mēs nevaram, piemēram,
piesot sensoru pie B vai D porta, bet mums ir jāmeklē tātad SDL un SCL līnijas, kas atrodamas C portā. Tātad tālāk, protams, ja mēs gribam strādāt ar konkrētajām funkcijām, mēs, protams, datorlapā rakstām saīsinājumu un meklējam tādu attiecīgos reģistrus. Tālāk, šeit redzam pa vidu, mēs redzam dažādu informāciju, kas ir saistīta arī ar šo I2C komunikācijas saskarni. Pirmais, ko mēs redzam, tātad izmantojot šo I2C komunikācijas saskarni, tiek izmantot 7 bitu adreses. Tas nozīmē, var pievienot un strādāt ar 128 kalpu ierīcēm, tāpēc, ka 2 7. pakāpē attiecīgi 128. Datu pārēdes ātrums tātad var sasniegt līdz 400 kHz, tātad šo frekvenci attiecīgi praksē tik augsta frekvence vienmēr nav nepieciešama. Tāpat mēs varam arī secināt, kā vienmēr ir nepieciešams nodrošināt 2 augsta līmeņa piesaistes rezistorus, lai izvairītos no komunikācijas saskarnes kļūdām. Tātad, šeit redzam, ka mēs varam sasvērt līdz ar to paralēli šīm līnijām vairākas ierīces, bet jānodrošina šī augsta līmeņa piesaiste, lai tātad varētu, kā es teicu, izvairīties no kļūdām, sazinoties ar dažādiem sensoriem, izvedot informāciju uz displeju un tā tālāk. Tālāk mēs varam apskatīt, ka ir dažādi arī skaidrojumi, ko nozīmē attiecīgi, kas ir saimnieka ierīce, kas ir kalpa ierīce, kas ir nosūtīšana, saņemšana attiecīgi. Tālāk ir, protams, aprakstīti arī dažādi fragmenti, kā tad darbojas šis protokols, kādai jābūt šai, varam tā teikt, datu paketei arī, tātad kādā secībā jānosūta, attiecīgi jāizsauc šīs funkcijas, jānosūta biti. Tātad mēs redzam, ka, piemēram, ir tātad adresēšana, tiek nosūtīta adrese pa daļām, tad attiecīgi ir rakstīšanas, lasīšanas režīms, atpazīšanas biti. Tālāk ir arī pilnāks, redzams, tātad fragments, kurā mēs redzam tipisko datu pārēdi, tātad, ka mums ir sākot ar uzsākšanu, beidzot ar attiecīgi pabeigšanu komunikācijas, pa vidu arī parādīts. Parasti sensoriem konkrētajiem datorlapās ir aprakstīti šie protokoli, lai zinātu, kā nepieciešams kādā secībā sazināties, kādas adreses nepieciešams nosūtīt. Tālāk, attiecīgi, varbūt situācija, kad ir vairākas, kā es teicu, šis ierīces. Šeit sīkāk ir aprakstīta tātad iekšējā šī uzbūve, attiecīgi paskaidrots, pie kurām pieslēgvietām varam tātad izmantot konkrēto komunikācijas saskari. Tāpat ir formula pieejama, kura tiek izmantot arī mikrokontroleru programmas kodā, tad, lai aprēķinātu un iestītu šo takta signālu, attiecīgi sinhronizācijas signāla frekvenci, tāpēc ir arī jāstrādā ar attiecīgo reģistru, tātad jāpiešķir tam attiecīga vērtība, lai iestītu šo dalītāju attiecību. Tālāk ir arī papildu informācija pieejama un, kas ir svarīgi, katrā principā datorlapā mikrokontroleriem vismaz ATmega328P datorlapās ir pieejamas jau funkcijas un to skaidrojumi, tātad piemēri, kā jūs varat iestīt konkrētos reģistrus, ko tad tas nozīmē, piemēram, šeit, kad tiek sūtīts uzsākšanas, tātad šis attiecīgi condition nosacījums, tātad tas nozīmē attiecīgi tiek iestīti noteikti reģistra, tātad TWC reģistra biti. Tālāk tiek attiecīgi gaidīts, kamēr tiek iestīts karoks, tātad, kas nozīmē, kā sākuma uzsākšanas tātad nosacījums ir nosūtīts attiecīgi, tātad tiek pārbaudīts dažādas veids. Šeit ievērot, ka ir gan C valodā piemēri, gan asambleju valodā pieejami. Tātad, ko mēs redzam? Pamatā mēs strādājam ar dažiem reģistriem. Viens no reģistriem ir TWCR, kas ir Two-Wire Interface Control Register, kas ir vadības reģistrs, lai tātad varētu nodrošināt to, ka, piemēram, tiek uzsākta I2C komunikācija, tiek iespējami pārtraukumi. Tālāk ir, protams, statusa reģistrs, kas atbild par stāvokļa noteikšanu, lai saprastu, vai komunikācija notiek veiksmīgi, piemēram, lai tā ir nosūtīta, atpazīta. Tālāk ir datu reģistrs, kurā mēs tad varam uzglabāt datus un nolasot tos attiecīgi. Kā arī redzam, ka tad tiek iestīti regulāri dažādi biti, kuri tad ir sīkāk attiecīgi aprakstīti.